skatītāji, lasītāji jau pierasts mums teikt, bet šoreiz laikam skatītāji. Šoreiz mums tāda delikātāka tēma par invaliditāti esam plānojuši parunāt. Un, ja drīkst, es vienu lietu nolasīšu, jo es nevaru šito pateikt no galvas, es rasās lasīt no papīra. Tātad 1. jūlijā spēkā stājušās izmaiņas, kādā veselības un darbspēja ekspertīzes ārstu valsts komisija informēs iedzīvotājus par invaliditātes statusa beigu termiņu tuvošanos. Turpmāk iedzīvotājiem tiks izsūtīti atgādinājumi par invaliditātes statusa beigu termiņu tuvošanos, lai cilvēki laikus varētu sagatavot un, ja nepieciešams, iesniegt nepieciešamos dokumentus komisijā atkārtotas invaliditātes ekspertīzē. Liekas, ka normālam cilvēkam, parastam cilvēkam, teiksim tā, bez kādām saslimšanām, kas tas vispār tāds ir, vai ne? Bet tam cilvēkam, kuram šis ir jākārto, un tā kā es zinu, ko tas nozīmē to kārtot, tad tas ir tomēr tāds diezgan nozīmīga lieta. Jo, nereti gadās, ka cilvēks brauc, tā kā sabiedriskajā transportā, viņam, piemēram, pienāks biļete, viņš izvāk savu apliecību, viņam konduktors saka, bet jums viņa ir beigusies. Ko, vai ne? Protams, parasti jau iedod to biļeti, bet tas ir process, kurš aizņem vismaz mēnesi, 2, un tu nekad, kamēr tu vēl ārstu, kamēr papīrus, kamēr ko. Bet es tikai šo lasot sasmējos, ka tas plāniņš viņiem ir tāds, ka 90 dienas pirms tās statusa termiņa beigām viņi sūtīs paziņojumu, ka jums beigsies, un pēc tam vēl 45 dienas pirms. Un man pašai personīgi vienreiz iedeva invaliditāti uz pusgadu, tas nozīmē, es atbraucu mājās un man paziņo, ka jums drīz beigsies. Apmēram tā jau 90 dienas, un tas jau ir apmēram 3 mēneši. Šis termiņš, tas pusgads, man vispār liekas kaut kas unikāls, jo man toreiz tā arī bija, es viņu nokārtoju un uzreiz jau galvā sāku domāt, man tagad ir jāsāk papīru kārtot, lai es viņu atkal kārtot, un loģika nekāda. Valsts kontroles šo pavasaru pabeidza revīziju par tātad, kā viņš saucās, teiksim, par invaliditātes statusa iegūšanu, par tām procedūrām, kas jāveic, lai varētu to saņemt, un vispār kā šis cilvēks ar invaliditātes status, cik viņš atvieglo šī cilvēka dzīvi un vai vispār atvieglo cilvēku dzīvi. Un tad ko es izlasīju, runājot par to, cik ilgi tomēr ir sarežģīti ieteikt komisijai, jo izrādās, ka invaliditātes nosūtījums nevar veselībā nemaz aizsūtīt, ka viss tur ir dokumentu papīra veidā, kā viņi te raksta Maija Āboliņa, kas ir tā atbildīgā valsts kontroles darbiniece par šo reviziju, ka ļoti tāds nevajadzīgi papildu tādi resursi jāiegulda, lai visu to izlasītu rokrakstā, lai visu to saliktu pēc tam kopā. Un tas ir viens no tiem, ko valsts kontrole ir piezīmējis, bet tur, protams, ļoti daudz ir to dažādo piebilžu, piezīmju tieši gan par to procedūru, kā tik pie tā statusa, gan arī par to pašu statusu, ka līdz šim, kā viņa komentē, ka pašreiz tā invaliditātes, tas atbalsts vairāk ir vērsts tikai uz to, lai kompensētu tos kā zaudējums darbspējas gadījumā, ienākums, kurš nevar iegūt, ja zaudē darbspēju, taču nav tas kompleksi pieejamība vajadzīgiem pakalpojumiem šim cilvēkam. Faktiski tie pakalpojumi, tas ir tāds liels nākamais solis, kas varbūt ir vēl svarīgāks nekā kādreiz tā invaliditātes pensija, ko maksā. Bet tieši tas pakalpojums, vai tās ir transports, vai tie ir kaut kādi medicīniskie rehabilitācijas pakalpojumi, ka lūk, nosakot invaliditātes statusu, netiek vērtēts tas pārējais, kas tam cilvēkam būtu vajadzīgs. Tā kaut kā. Tas principā jau noteikti tā arī ir, vai ne? Un jūs pazīstat vispār kādu cilvēku ar invaliditāti, starp citu? Pirmais Agnes, mēs tevi pazīstam. Jā, es arī manā ģimenē ir, jā.
Jo, citreiz jau ir tāda, ka cilvēki vienkārši, kas nesaskarās to, viņiem tas liekas tik ārkārtīgi tāli. Bet mēs aizmirstam šajos gadījumos, ka invaliditāte jau nevienmēr nozīmē cilvēku, kam ir kustība traucējumi. Viņiem var būt ļoti dažādi un arī neredzami, piemēram, tādas redzes vai dzirdes problēmas. Tev uz aci neredz cilvēkam. Viņam liekas, es personīgi pazīstu jaunu meiteni, kurai ir smaga redzes invaliditāte. Viņa nāk pretī, tur es 28 gadus vecu jaunu cacu ar gariem blondiem matiem. Domā, ko tu tev neiztaisies, kas tev kaita un kā jums patīk. Tas arī tas klasiskais priekšstats, vai ne? Vai cilvēks ratiņkrāslā, vai arī tiešām no kaut kādiem garīgiem. Mums ir ļoti stereotipizācijā tas priekšstats. Tāds ir. Es pazīstu sievieti, kurai ir tādi invaliditāte, tādas smagas sistēmiskas slimības dēļ, kad nav tāda acīm redzama funkcionāla traucējuma. Un viņi pat kautrējies paņemt mašīnai to stāvvietas zīmīti. Jo viņi saka, kā es tā kāpšu laukā, te tāda jauna sieviete no labas mašīnas un man būs invaliditāte zīme, domās vēl, ka es nopirkusi. Un tas ir arī īstenībā arī priekšstats. Kāda mašīna ir invalīda stāvvietā? Šitie taču nevar būt. Tas jau ir mūsu tas klasiskais pieņēmums. Un izdarīt secinājums, pirms mēs zinām, kas cilvēkam kaita. Tas tāpat kā domāt, šitas jau ir laimīgs, vai nepasēs viņai bagāts vīrs, vai vienalga kaut ko muļķīgi. Bet īstenībā es domāju par tiem arī par visu to papīru vai dokumentu sagatavošanu. Man liekas, šeit vispār ir tāds ļoti sarežģītais process, jo cilvēkiem tiešām viens ir tiem, kuriem ir redzes problēmas vai kaut kāds. Katram jau ir dažādas iespējas, kā līdz tam speciālistam nonākt. Bieži vien ir tas, ka ir vajadzīgs līdz tam speciālistam nonākt, visas rindas, bet šeit jau ir vēl sarežģītāk. Viens ir tādam ikdienas cilvēkam sarunāt. Piezvanīt, sarunāt, aiziet, aizbraukt, bet šādiem cilvēkiem tas ir vēl sarežģītāk. Tam procesam būtu jābūt iespējams. Mums ar citu, tad, kad es kārtot savus papīrus, kad līdz šim ir bijis, ka katru gadu man ir ik pa gadam dota invaliditāte, man arī ārsts smagi nopūšas, atkal ir tas brīdis, arī ārstiem nepatīk šis process, jo tiešām ir čupa papīriem, tev ir. Un katru reizi jāsagatavo, ir jābūt jauniem, viss tāds, kur kādreiz ir skaidrs, ka tur nebūs tās atšķirības. Gribētos jau cerēt, ka tā e-veselība darbotos kaut kā loģiskāk, vai nav. Ja reiz tev tur ārsts ir, ka tu ej pie tā ārsta, un viņš jau tur ieķiksē, ka tev tu esi bijis, nezinu, manā gadījumā pie neirologa, piemēram, ir skaidrs, ka man nekas nav pārgājis, un diezvēl tuvākajā laikā manā gadījumā noteikti nepāries. Vienkārši tam speciālistam vajadzētu varēt ielūkoties, tur redzēt, rekutē tā veidlapa ir, tad viss kārtībā, vai nepagarinām. Nevis to atkal 17 lapas aizpilda to, ka ziniet, es vēl joprojām nevaru kreiso roku paņemt neko, un tas ir tā. Es jau saprotu arī tos viņu apsvērt, faktiski jau valsts vienkārši negrib tērēt pa tukšo naudu. Cilvēki jau ir visādi, ir jau tādi, kas mēģinās tik dabūt kādu naudiņu vienalga kādu. Valsts kontrole gan atzīst, ka uzlabot situāciju, to pakalpojumu pieejamību, protams, būtu vajadzīgs finansiālais arī ieguldījums, bet ir dažādas lietas, ko var izdarīt arī bez tādiem lieliem papildu resursiem, kas nemaz, uzreiz neprasītu lielu, kaut kāds ieguldījums noteikti prasīt, bet ne lielus ieguldījumus. Tātad valsts kontroles ieskatā pastāv iespēja pakāpeniski virzīties uz priekšu arī pašreizējos budžeta apstākļos. Tādēļ valsts kontrole aicina politikas veidotājus un īstenotājus rīkoties, nevis aizbildināties ar jauniem pētījumiem un metodikām, kas redz nebeidzamu procesu, bet pie praktiskām pozitīvām izmaiņām nenoved. Un vienu, ko uzsver revīzija, ka nevienlīdzība jau sākas ar to, ka ne visās pašvaldībās ir vienāds tas pakalpojumu piešķiršanas tā metodika, apjoms, veids, kāds ir pieejams. Un
Arī 24. gadā, laikam, ja es nekļūdos, valsts pieņem tā kā to vienoto grozu personām ar invaliditāti, kam būtu jābūt, ne? Bet tomēr tas joprojām ir ļoti atšķirīgi un nav pilnveidots tāds līdz galam izdarīts tur tas. Tā kā ne viss ir atkarīgs tikai no naudas. Nē, viss nav atkarīgs no naudas. Un arī ļoti daudz par priekšstatiem, ko mēs arī starp citu runājām. Un kas ir interesanti, tad, kad es pirmajā reizē, kad šis man piemeklējums, man bija jākārto tā invaliditāte, es pieteicos, ka es vismaz tagad piešķiru invaliditāti. Un tad pēc kaut kādiem tiem mēnešiem es tā kā atgriezos darbā, un es viņiem rakstīju iesniegumu, tur atkal jāizpild, protams, sedāls, ka es būšu strādājoši invalīds, un es viņiem aizsūtu tagad tos papīrus, un man pēc kaut kādām dienām, kad viņi ir saņēmuši un izskatījuši zvanu no tā DA, un saka, jūs esat droši, jūs tiešām gribat strādāt, un viņi man arī tā kā pārliecina, beidziet, jūs taču nestrādāsiet savu otrās grupas invaliditāti. Un tad es domāju, lūk, mūsu priekšstati ir arī pilnīgi otrādi, vai ne? Viņiem tā kā liekas, jums nevajag strādāt, bet es gribu strādāt, kāpēc es nevaru strādāt? Un daudzi grib strādāt, jā, tikai tas tiešām ir atkal gan priekšstatu jautājums, vai ne, kaut reiz ir tāda pretestība kaut kāda, jā, un tas vienkārši ir sarežģījumi priekšstatu dēļ. Te man atkal jāraugās ir tajos savos sadrukātajos papīros no valsts kontrolas, revizijas ziņojuma, un tomēr diezgan liels īpatsvars cilvēku ar invaliditāti strādā. Cilvēkiem, kuriem ir otrā grupa invaliditātes, 24. gadā tātad strādāja 40,4% no šo cilvēku skaita. Un trešā invaliditāte pat mazāk, 43%. Gandrīz pusē, jā, tuvu pusē. Jā, tā kā un arī ir pēc strādājošie pirmo invaliditātes grupu, tie gan ir ļoti neliels skaits, 14%. Tā vajadzētu būt nelielam skaitam, jo tomēr pirmā grupa jau parasti apliecina diezgan smagus. Tas nav tā, ka tās problēmas ir kaut kāds minimāls. Ja otrā grupa vēl tur var visādi būt, tad pirmā jau parasti ir diezgan pasmaga. Bet, mūsu priekšstats, es domāju, ka šajos jautājumos ir diezgan tāda lieta, kas mūs ietekmē. Mūsu cilvēks ar invaliditāti un arī jūs cilvēks bez invaliditātes. Ja tu noteikti ikdienā arī jūti, vai ne, kā tas atsaucās? Jā, un es jau esmu stāstījis, ka man reizēm liekas tas, ka man ir kustība traucējumi, nepadara man pa tādu cilvēku ar pusi rubli uzreiz, jo cilvēks, lai dieniņos jau, lai palēnināti ir, un ar mani drusku paliek jocīgi. Cilvēks jau neaizslikt, es jau saprotu. Bet runājot tagad par to valsts politiku, kur, protams, ļoti lielo daļu veids pašvaldības, ja īstenot šos pasākumus cilvēkiem ar invaliditāti atbalstam, vai tas ir tiešām tā, kā mēs tikko jūs runājāt, ka tās naudas, bet tas tomēr ir tāds kopējais, varbūt arī tāds sabiedrības tāds, zināmā mērā tā attieksme, ko viņi cilvēki notika, viņi tur sēž mājās. Tā vairāk ir sabiedrības attieksme, kā es domāju, tas valsts uzstādījums. Valsts jau necenšas izgrūst cilvēku no sabiedrības ārā. Protams, ka valstiski ir svarīgi, lai maksimāli daudz cilvēku ar invaliditāti atgriežas sabiedrībā. Un turpat nav runa par to, vai tur viņam pensija vai nauda vai kas, bet vienkārši, lai cilvēki, jo cilvēks ir apritē, tikmēr viņš ir dzīves cilvēks un valstī, tā teikt, arī ar savu pienesumu, kaut tādām pašām vēlēšanām vai kaut ko tādu, vai ne, bet tad, kad viņu izstumi, tad ir tā kā kāds labums arī ne valstī ir labums, ne tam cilvēkam labums, un tā tas ir. Bet mūsu priekšstati, diemžēl, ir tādi, kāda viņi ir. Mēs jau paši, es pati sev pieķeru kādreiz pie domas, ka es tā noskatos ar kādu cilvēku un domāju, nabadzīgs, bet tad pēc tam sev apraidu, un kāpēc es tā domāju, kāpēc viņš ir nabadzīgs, viņš vienkārši ir citādāks cilvēks, un mums nav jādomā, ka viņi tur var Dievs grūtdienīši, vai ne? Bet vai tas arī zināmā mērā tālāk, ka mēs tiem, kuriem nav šo problēmu, varbūt tādu veselības, ka mēs īsti nesaprotam, kā rīkoties. Lielties? Jā. Izlikties, ka es neredzu neko, ka šim cilvēkam ir mazliet grūtām kustībām vai kaut kādām reakcijām citām, vai
tomēr mēģināt gribēt viņam palīdzēt kādā veidā, bet no otras puses varbūt tas būs viņam aizvainojoši, ka es metīšos tur ar savu labestību viņam palīdzēt. Man liekas, var jau vienkārši pajautāt, jums palīdzēt, ja viņš teiks, ka nepaldies, tad nepaldies, bet nav jau tik grūti paprasīt. Es jau Ivetei pirms sarunas teicu, ka es esmu ievērojis, ka ar šo tiek galā jauni cilvēki labāk. Varbūt tāpēc, ka mēs padomju laikos dzīvojām bez invalīdiem, jo tā vienkārši nebija tā ikdienā uz ielas. Un jaunieši vienkārši aug un ir pieraduši, jo viņi kaut kā māk tā ļoti gludi un pilnīgi neuzbāzīgi. Man, teiksim, nokrīt kruķis, viņi garām vienkārši hop pacēļ, viņi tur neņemās un netaisa no tā kaut kādu drāmu, vai ne? Vienkārši eleganti izdara un viss. Vai man vienu dienu izkrita kaut kāda tur no groziņa pirkuma veikalā. Puisis tieši stāvēja tāds 11-gadīgs priekšā, viņš uzreiz metās visu salasīja, hop, salikos tās letes, vai ne vispār bez nekāda, bez aizvainojuma, bez blenšanas, bez kaut kādas tiešām tur vāja dieniņa vai nekāda. Bet man ir bijis arī pretēji, ir bijis, ka tādas zolītas kunces uz mani riktīgi uzrūc veikalā, ka es pa lēnu tur krāmējos. Un tad gan liekas, tiešām. Jā, acīm redzot, sabiedrībai vēl mums vēl ir kur augt un mācīties. Savās vērtībās vai izjūtās vai attieksmēs jāmainās, bet es domāju, tas arī ir, tas tieši sasauktos ar to viena, kaut vai tiešām, ja mēs runājam par kustību traucējumiem, bieži vien runa ir par trepēm un kaut kādām tām uziņām vai ja sabiedrībā būtu tas uzstādījums, ka tas ir pašsaprotam, ka tā tam ir jābūt, tad daudz aktīvāk to ieviest arī dzīvē, jo šobrīd uz papīra tas ir prasīt, bet tā teikt, kam to vajag, kur to vajag, kāpēc to vajag. Tāds nav arī no sabiedrības tāda, ka tas būtu pašsaprotam. Vienkārši pašsaprotam. Un kas ir interesanti, tas jau netiecas tikai uz cilvēkiem ar kustību traucējumiem, kaut vai veci cilvēki, vai ne? Tādas mazas, tās saliekšās tantītes, kas ir tāds 90 grādu leģija. Cilvēkam tik nav viegli, ka viņš ir šitā visu laiku uzkāpt kaut kur uz augšu, vai ne, tur, kur baigie kāpumi. Protams, kustību traucējumi uz vecāko paudzi noteikti attiecas šādā vai tādā veidā. Tieši tā. Doma taču tās margas piestiprināja tomēr pie tām lielajām ieejas kāpnēm, tā kā nevar teikt, ka neņem vērā nemaz. Protams, ir sarežģījumi ar to liftu, kā es saprotu, Domas ēkā. Es domāju, Cēsulu Domas ēkā, lielajā ēkā Gaujas, Raunas ielā. Tā kā, bet no tās pašas otras puses, kā tās izmaksas ir lielas. Ja runā par liftiem, varbūt tas tā uzbrauktu, tā ir tāda vienkāršāka lieta. Viņi atkal ļoti reti izmanto, tur arī jāsāk domāt. Tas ir noteikti jāizzina, piemēram, gadījumā man savu zobārstu, kur gan ir Rīgā, un viņai ir tas skaidrs zobārstniecības prakse, ir tādā daudz dzīvokļu mājā pirmajā stāvā. Viņai pieprasīja, kā jau ir tie nosacījumi, ir jābūt pacēlājiem, vai ne? Viņa saka, viņa tur jau 10-20 gadus jau ir, ka nav neviena klienta. Tagad es esmu pirmā, viņai ir kustību traucējumiem, un arī es pacēlāju neizmantoju. Tad viņai ir jāatbalsta, viņai jārīko. Un tā kā tu teici, tas ir ārkārtīgi dārgi, priekš tāds vienas praksītes, vai ne? Viņa tur viena strādā, viņai tie līdzekļi tā, ka kas man... Es domāju, tas arī ir, līdzīgi kā kādreiz saka par veloceliņiem, kurš viņus izmanto. Bet kamēr nav, tikmēr jau cilvēks nevar iedomāties, ka izrādās pie tā zobārsta, viņi tiek, ka tur beidzot viņš tiek. Ja tas ir katru reizi nebeidzams jautājums, viņš taču nezvanīs 101 zobārstam, vai viņš viņš pieņem, ka nav, jo tā nav tā praksa. Vajag to otru apvērst, to riteni uz otru pusi, vai ne? Jā, tev pilnīgi taisnība. Un tā kā Iveta teica, tas patiesībā es tā arī zemtekstā savā jautājumā iepriekš gribēju tieši teikt, kamēr pati sabiedrība nebūs tik nobriedusi un nebūs savās domās, nebūs ar spiedienu uz politiku veidotājiem par to, ka visur ir jābūt šeit piekļūstamībai, ka ir jābūt piemērotām ietvēm, piemērotām ieejām. Tad arī tā sabiedrība tas piemācīsies. Pieaugs.
Šo es sev visu laiku atgādinu, kad iekāpju autobusā. Arī starp citu mūsu čatas autobusos ļoti izteikti šoferi aizknaģē cietos pirmos krēslus aiz šoferi. Nu, viņiem laikam nepatīk, ka tur vābaļo kāds visu ceļu blakus, un es nezinu, kaut kā tā. Un tad es sevi audzinu, diezgan bezkaudīgi. Viņi saka, ka Rīgstas tur sēdēšu. Man liekas, kam tie krēsli, tu nedrīkst sēdēt. Tieši tā. Tas ir tā kā tu saki, varbūt ir jāradina viņi, ka viņi ir jātur vaļā, un tad atradīsies arī sēdētāji. Es no sākuma domāju, varbūt, ka tas ir tāpēc, ka cilvēki nesprādzējas, bet vienreiz vienam šoferim pajautāju, viņš teica, vai nē, citiem dikti nepatīk, kad runā blakus. Novērš to uzmanību. Tad arī zināmā mērā tomēr var saprast tā autobusu šoferu atbildību, bet tajā pašā laikā viņam jābūt pietiekami psiholoģiski noturīgam. Jā, es pati esmu žonglējusi, tad, kad iedu šoferi arī dažādi un vietas ir dažādas, bet, kad iekāp autobusā un tu paņem to biļeti, man nav iespējas ar kreiso roku pieturēties. Viņš uzreiz dod pa gāzi un izgriež uz lielās šosejas, un es gandrīz uz mutes, jā. Jo tu vienkārši nevaru, man nav ar ko pieķerties, un es tur. Tad es esmu arī Rīgā, esmu 22. autobusā, kur es mēdzu dažkārt braukt uz lidostu, ja kaut kur lidot, tad viņš man izdrukā tagad to zīmi, to talonu, ja, ka es esmu ar invaliditāti, un ņemiet, saku, man nav ar ko. Tad, ko man jāpielēc, un uz zobēm jāpieņem, tad biļets būtu noteikti burvīgs skats, vai ne? Tur es esmu tiešām jau faktiski, kad es kritusi un tā knapi noturējusies uz... Ja vēl vairāk Rīgas satiksmē, viņš kā sāk braukt, viņš uzreiz maina joslas, viņš vispār nepadomā, ka tā varētu būt problēmas. Ja būtu pagaidu tās 2 minūtes, lai es vismaz pieturēties paēju tālāk, vai ne? Jā, tad, protams, ir atkal tā otra lielā problēma par šoferu kvalifikāciju, par šoferu trūkumu, tieši par konkrēti šo jomu runājot. Bet, tas, protams, viss ir no mūsu pamatā, tomēr tā ir tāda sabiedrības vērtība, tāda platforma ir viņa, kamēr viņa aug un veidojās, acīmredzot, tāda mēs esam kurš vai ne. Kad kaut kur tas ir tik pieņemam un pašsaprotam, ka tu pat neiedo. Es jau varu vienkārši norīt un neko, lai gan varbūt vajadzētu vienkārši teikt, bet man jau arī latvietis parastais, ka man negribas, kad es, kā jūs man te darat pāri, vai ne? 90. gados, jau nogalē 90. gadu, 2000. gadu sākumā, man bija tāda doma, kā tas ir kā šī Latvijas neatkarība ir mainījusi mūsu to ārtelpu, ka beidzot es redzu cilvēki ir ar ratiņkrēslos, ir cilvēki, kas arī ar kaut kādu palīgu līdzekļu lietu. Tiešām, manā jaunībā tas bija gandrīz neiespējami. Es cēsīs vienu cilvēku tādu zināju ratiņkrēslā. Principā, cik es atceros arī no saviem tādiem bērnības un skolas vecuma, tas bija tāds kā pamāts, tas tur bija invalīds, vai ne? Kaut kā patiesībā cilvēks neviņš vainīgs nekā, kaut galā, kāpēc tas būtu kā nosodījums, ka tu esi invalīds. Bet es domāju, tas ir tiešām, nereti mēs esam dzirdējuši, ka kādreiz cilvēki vienkārši dzīvoja telpās, jo viņi tīri fiziski netika ārā, un arī tie ratiņkrēsli bija smagāk. Tas nozīmē, ka tam cilvēkam, kurš palīdzēja, tas arī bija krietni grūtāk. Nebija arī nekādas atbalsts sistēmas, tagad jau tomēr ir kaut kāda asistenta pakalpojuma un šādas lietiņas, ko var vēl izmantot. Tā jau tas progress ir ļoti, protams, ievērojami. Bet, interesanti, bet jautājums, par ko tas liecina, ka es lasīju šeit valsts kontrolas ziņojumā, ka cilvēkiem, kuriem būtu nepieciešama tā pirmās grupas invalīdiem, kam būtu nepieciešama palīdzība vairāk mājas aprūpē, to izmanto šo pakalpojumu ļoti neliels īpatsvars, tā kā lielākā daļa šo aprūpi, lielākā daļa gadījumā šo aprūpi veids ģimene. Tas tomēr ģimenei arī ir tāds, protams, visu cieņu un mīlestību pret savu tuvinieku, bet tomēr arī blakus cilvēkiem tuviniekiem. Kaut kur ir problēma arī informēšanā, es domāju, informācijas apritē, jo es personīgi arī uzzināju par to, ka man pienāks asistenta pakalpojumi kaut kad jau krietni, kad man jau tā invaliditāte bija gados, kaut kad, un arī pateicoties tikai tam, ka man māsa ir saistīta ar šo jomu, viņa man pastāstīja. Jo viņa vēl savukārt nebija iedomājusies, ka es nezinu, bet tu taču izmanto, vai ne? Ko?
un otrs ir uzticēšanās. Jā, tāpēc es domāju, mums daudz, kur mēs ar to saskaramies, ka tam tuvajam cilvēkam ir vieglāk gan uzticēties, gan paprasīt, gan kaut kā liekas, kā tu svešam cilvēkam, ja tādas elementāras kaut kādas lietas, lai gan īstenībā tas cilvēks ir tam mācīts, apmācīts, un viņš iespējams to var izdarīt labāk, lai gan šobrīd arī tuvinieks apmāca un tā, un līdz ar to tur viss ir ieguvēji, bet tuviniekam arī sava dzīve un savas lietas un tā, jā, tā kā. Bet ja tu raksti par sociālajiem jautājumiem, par to, ko tos risins Ēsu novadā, kāds tev ir pašai iespējas palicis, kādas sajūtas, vai cilvēku ar invaliditāti saņem tādu, gan pietiekami informāciju, gan pietiekami atbalstu, vai tas ir tikai, institūcijas, vai arī varbūt kādas organizācijas, nevalstiskās organizācijas. Es teiktu, ka tas ir ārkārtīgi atšķirīgi pat mūsu novada tādā gan teritorijas ziņā, kā cilvēki, cik viņi ir informēti par lietām, jo bieži vien tieši tas, ko tu saki, cilvēki savstarpēji runājoties, viņi secina, tu zini, ka tu arī par vai kaut kā tā, ja, ka kaut kur nenonāk līdz viņiem tā informācija. Tieši tāpat arī par to spēju, kad tātad, ja man ir tāds pakalpojums pieejams, vai es vispār spēju viņu paņemt tā kā, vai kā cilvēks. Jā. Man tikko ienāca prātā, starp citu, tas nav kaut kādā ziņā saistīts arī ar problemātiku, kas ir ar ģimenes ārstēm, jo tomēr arī ģimenes ārsti, ja ģimenes ārsti arī ir, mums ir zināmas problēmas ar ģimenes ārstēm, kas ļoti noveco šobrīd, un ja viņš ir jau cilvēks pats cienījamos gados, tad viņam jau arī varbūt neienāk prātā, jāapzvana man nabaga invalīdiņu, jāpastāst, ka tāds pakalpojums ir. Vai kā kādreiz pat ir tā, ka ģimenes ārsts pat neierosina šo invaliditāti kārtot, lai gan īstenībā. Tāpēc, ka viņam papīri jākārto, un šis ticamāk negrib grāmēties tik vienkārši. Tas ir jau tas sākums, kur, jo ģimenes ārsts šādā ziņā ir tiešākais, cilvēks, kurš speciālists, kurš var to izvērtēt un vispār cilvēkam izstāstīt. Ja? Un papīru būšanas, tas ir tas, ko visi piemin, jo, protams, tas arī ir tieši saprotams, ka visam jābūt tādam pārskatāmam un saprotamam, bet, kad cilvēks saka, tas ir bieži vien ļoti sarežģīti, ļoti laikietilpīgi un varētu būt vienkāršāk, Bet tajā pašā laikā mums tomēr tā trešās grupas invaliditātes, kas ne jau novadā, bet Latvijā kopumā, tomēr palielinās. Savukārt pirmajā un otrajā grupā mazāk, šis palielinājums ir mazāks. Un interesanti arī, ko es, protams, nezināju iepriekš, ka mums ir viena no diezgan zemas slieksnes, pēc kura piešķir invaliditāti. Tā vismaz šeit ir rakstīts 25% darbspēju zaudējuma. Tātad no retajām valstīm Eiropas Savienībā, kurā nosaka pie tik zemes sliekšņa invaliditāti. Citur vajag lielāku un tam citur ir lielāku zaudējumu, jābūt darbspēju, mums te pie 25%, tāpēc arī tajā pašā laikā varbūt mums kaut kādu citu iespēju nav cilvēkam, kuram varbūt ir veselības tādi ilgstošāki traucējumi, kaut kāda funkcionalitātes traucējumi, bet viņam varbūt nevajag invaliditāti, bet kādu citu atbalstu, vai tas būtu darba vieta, vai tas būtu kādā sabiedriskā organizācija, vai vēl kaut kā citādi savā vietējā varā. Bet es teiktu, ka arī ir tas, ka vismaz par invaliditāti savā ziņā ir skaidrība. Tātad tas un to, līdz ko mēs runājam vienkārši par atbalstu. Tas vispār ir tās izplūdis, kur vai šajā gadījumā to var vai nevar. Tā kā es domāju, ka pilnīgi noteikti tas būtu pat savā ziņā efektīvāk. Tā kā tam cilvēkam noderīgāk, bet šobrīd tajā situācijā teiktu, ka tas ir sarežģītāk. Te es varētu turpināt šo tēmu par 25%, jo valsts kontrolas ziņojums arī norāda, ka šie trešās grupas invalīdi lielākoties saņem tikai to finansiālo atbalstu, ka viņiem tur nav
apkalpot citu kaut kādu mehānismu. Nu, viņiem jau nav ne tās transporta. Jā. Jā, tā varētu būt, ka viņi saņem tikai to klasisko invalīdu kaut kādu pensiju, kuru turklāt arī nekāda lielā nauda trešajai grupai. Tā kā faktiski tas mērķis tā īsti nemaz palīdzēt tam cilvēkam netiek sasniegts. Jā. Šis varētu būt tas gadījums, ka tas ir uz papīra lielā mērā, vai ne? Mēs ķeksīt ievelkam, ka mēs palīdzam kaut kādai tur grupai, kurai iet grūtāk, un visi izdarīts. Acīm redzot, jā. Nu, par laimi vispār sabiedrībā par to runā, par to diskutē. Un runā daudz vairāk kā kādreiz, un varbūt vairāk. Lūk, tieši par to mums pat kā novadā ir vairākas nevalstiskās organizācijas, kas šī jomā aktīvi darbojās, un ja ne citādi, tad palīdz savstarpēji biedriem, bet arī kuriem varbūt nav tā invaliditāte, tāda oficiāli piešķirta, bet tāpat ir kaut kādas veselības problēmas, kas traucē to ikdienas spēju piedalīties sabiedrības dzīvē vai strādāt. Jā, un arī tajā gadījumā, ja nav iespējams strādāt, tur atkal nāk tas sociālais faktors un vispār būt ar cilvēkiem un būt saprastam, uzklausītam un tā, kas ir ārkārtīgi svarīgi, jo tu vienā brīdī vienkārši ieraujies. Tā teikt, nesaprot cilvēku, cik tu vari skaidrot, cik reizi to var tā kā teikt un tā. Un tad vismaz ir, ka tu saproties par to varu runāt, man ir ar ko runāt, tas arī var būt. Patiesībā mēs varam vērst tādā pozitīvā noskaņā, ka tomēr tas sociālais atbalsts cilvēkiem ar invaliditāti uzlabojas aizvien, pakalpojumu klāsts palielinās un protams, jācer, ka varbūt vēl straujāk tas varētu notikt. Nav runa tieši par invaliditātes pensijām, bet tieši runa par dažādiem citiem pakalpojumiem. Starp citu, viena lieta, ko es vēl smieklīgi, ko varētu cēst novadā, varbūt ar caurskatīt šādu, es parasti dzelzceļa stacijā, kad atbraucu uz Cēsīm, labierīcībās eju tajā invalīdu tultē. Es piefiksēju, ka tur nav spoguļi, un es domāju, ka es kāds ir invalīdiem, nav paskatīties uz spogulī, vai kā būtu forši, ja būtu. Lūk, tad ar to arī beidzam. Tikamies atkal pēc mēneša. Cerams.